Mūsu semināra temats ir sankciju riska pārvaldība. Sankciju temats ir aktuāls un informācijas par sankcijām daudz. Gan medijos, gan regulātoru mājaslapas. Tomēr būt skaidru izpratni, kas ir aizliegts, kas ir atļauts un kas jādara, lai ievērotu sankcijas, ir diezgan sarežģīti. Un ceru, ka seminārs palīdzēs tikt skaidrība šai jautājumā. Nedaudz par sevi. Mani sauc Jelena Marjasova. Es konsultēju NILTPFN un sankciju riska pārvaldības jautājumus. Manas publikācijas par šiem tematiem var atrast žurnāla Bilanse un portāla PLZ.LV. Jāsaka, ka uzņēmējdarbība, sankciju riska pārvaldība vienmēr ir bijusi svarīga. Bet situācija, kurā mēs atrodamies jau gandrīz 2 gadus, ir ekstraordināra. Atbildot uz militāru uzbrukumu Ukrainai, attiecībā uz Krieviju, ir ievestas bezprecedenta sankcijas. Gan tvēruma, gan daudzuma ziņā. Vienlaicīgi paplašināts sankciju režīms pret Baltkrieviju. Krievija un Baltkrievija mūsu kaimiņu valstis, ar kurām vēsturiski ir bijusi ļoti cieša ekonomiska sadarbība. Un tāpēc daudziem uzņēmumiem ir gan biznesa partneri un klienti, gan īpašnieki, kuri saistīti ar Krieviju un Baltkrieviju. Daudzi uzņēmumi darbojas nozarēs, kuras skar ES sankciju regulējuma ierobežojumi. Un tagad faktiski ierobežojumi noteikti pēc būtības visas nozares. Izņēmums varētu būt vienīgi pārtikas un farmācijas nozare. Un ja uzņēmējs pieņem lēmumu turpināt biznesa attiecības ar Krievijas vai Baltkrievijas partneriem, vai darboties nozare, kuru skar sankciju ierobežojumi, tad šādam uzņēmumam faktiski izvairīties no sankciju riska nav iespējams. Pat, ja to partneri nav iekļauti sankciju sārakstos. Tāpēc ļoti svarīgi, lai šādam uzņēmējiem būtu gan izpratne par sankciju riska pārvaldību, gan instrumentiem, lai pārvaldītu šo risku. Jo sankciju neievērošana var novest pie ļoti nopietnām sekām, sākot no apdraudējuma reputācija, soda naudām un beidzot ar kriminālu atbildību. Runājot par atbildību, jāsaka, ka jau iepriekš dažu dalību valstu regulējums paredzēja